Pirmā šodienas mācība. Mēs ļoti uzmanīgi klājam galdu bez maģijas, lai... Vai tu... Kad? Ko? Kas ir? Es teicu bez maģijas. Tev tas bija jādara ar pašas negiem, lai es varētu strādāt draudzības stundā. Es dzirdēju, ka man ir jāuzklāj galds, un es nedomāju. Ja tu nebūtu izmantojusi maģiju, tu būtu dzirdējusi, ka šis šķīvis apzīmē tavu galvu. Šī karote ir tava sirds, un naži ir ļoti asi. Vienmēr esi uzmanīga ar nažiem. Metaforas būtu daudz loģiskākas, ja mēs šobrīd klātu galdu. Vai man sākt no sākuma? Es tikai gribu pārliecināties, ka tu esi gatava šīm vakariņām. Princese Celestija ieradīsies pie mums rītvakar, lai redzētu, kā sokas draudzības mācības stundas. Ja vakariņās būsim tikai mēs ar tevi un princese Celestija, kāpēc uz galda ir 4 šķīvji? Tev ir jāuzaicina vakariņās jauns draugs. Tādā veidā princese redzēs, cik tālu tu esi tikusi un cik labi ir tava skolotāja. Es nevaru izvēlēties, man patīk visi tavi draugi. Tā jau ir vislabākā daļa, tev ir jāiegūst jauns draugs. Jauni draugi? Varbūt es varētu vienkārši uzspiest savu draudzību, maģiski paverdzinot visus Ponivīlas iedzīvotājus. Zvaigžņu gaisma. Jokoju. My little pony, my little pony. My little pony. I used to wonder what friendship could be. Until you all shared its magic with me. Big adventure. Tons of fun. A beautiful heart, faithful and strong. Sharing kindness. It's an easy feat. And magic makes it all complete to have mine. Do you know you are my very best friend? Mans mazais ponijs. Nekādu otro iespēju. Padomāsim. Jaunu draugu iegūšana Ponivīlā, Ekvestrijas draudzīgākajā zemē. Tam nevajadzētu būt pārāk grūti. Tev vajag jaunu draugu, es pazīstu īsto poniju tieši tev. Zvaigžņu gaisma, iepazīsties ar Kūkas kundzi. Kā tev klājas, dārgumiņ? Jūs kaut ko cepat, vai es drīkstu palīdzēt? Kūkas kundze, paskat, ko tava jaunā draudzene tev pagatavoja. Jaunā draudzene. Man patīk, kā tas izklausās. Kas tad tas? Tu centies izputināt manu veikalu ar savu maģiski apbrīnojamo kūku? Piedodiet. Tā gan ir ļoti garšīga. Es pazīstu īsto poniju. Iepazīsties ar lielo maku. Jap. Viņš nav pārāk runīgs. Nē. Cik žēl, man patīk garas sarunas. Jap. Tu kaut ko izdarīji? Kas šeit notiek? Es jūtos ļoti savādi. Es tik skaidri izrunāju visus savus vārdus. Ātrā ārija, ārprātīgi, āzē. Pārstāj! Stop! Es nevaru draudzēties ar poniju, kurš nerunā. Un manam pirmajam instinktam nevajadzētu būt maģiski likt ponijiem izturēties tā, kā gribu. Labi, es viņu pārvērtīšu atpakaļ. Jauna drauga atrašanas noslēpums ir būt apburošai. Pirmais iespējas ir vissvarīgākais. Es priecājos, ka jūs visi aizmirsāt manu pirmo iespēju. Katrs ponijs ir pelnījis otro iespēju. Tagad man ir lieliska ideja. Pasteļkrāsas zīts šeit un šeit ar krinolīnu zem tā. Tu tiešām domā, ka jauns apģērbs man palīdzēs satikt jaunus ponijus? Ar īstu apģērbu tu vari izdarīt pilnīgi visu. Kad tas būs gatavs? Pēc 3 nedēļām. Vakariņas ir rītvakar. Tādā gadījumā, kā būtu ar cepurī no izpārdošanas plaukta? Varbūt nē. Neviens ponijs nesāks ar tevi draudzēties tava apģērba dēļ. Vienīgais, kas tev ir vajadzīgs jaunā draugā, ir stilīgums. Kā tev? Jā, bet tu mani jau pazīsti. Ugunsspļāve.
Atvaino, kas tad tas tāds? Tikai visstilīgākā brīnumbultās. Nāc, es jūs iepazīstināšu. Tu nāksi? Mans pirmais jautājums būtu, kas ir brīnumbulta? Tu nekad neesi dzirdējis par brīnumbultām? Kur tu biji? Laikam pavērdzināju ciematus. Skaidrs. Tu esi piemīlīgs, bet nedomāju, ka krēsla domāja ko tādu. Kas šeit notiek? Šī ir ponijvila. Ja es nevaru ar kādu sadraudzēties, ar mani droši vien kaut kas nav kārtībā. Labi, nomierinies. Neviens negribēs draudzēties ar jukušu. Pārstāj uztraukties! Pārstāj uztraukties! Tas ir tieši tas, kas man bija vajadzīgs. Tieši tā. Tev kādreiz ir bijusi tiešām briesmīga diena? Man visas dienas ir tiešām briesmīgas. Es sākšu nākt šurp katru reizi, kad ciemošos ponijvilā. Es arī neesmu no šejienes. Es cenšos ar kādu sadraudzēties, bet tas nav viegli. Neviens to nesaka, bet es domāju, ka katrs ponijs zina par manu pagātni. Es varbūt biju mazliet pilnīgi un galīgi ļauna. Ponija arī mani nosoda par manu pagātni. Beidzot, ponijs, kurš mani saprot. Zupas karota, salātu dakša, makaronu karota, zemiņu dakšiņa. Es sāku domāt, ka pēc draudzības nākamā varenākā maģija ir pareizs sudrablietu izvietojums. Krēsla, es ieguvu jaunu draugu. Tie ir burvīgi jaunumi. Viņa ir lieliska. Lieliski. Viņa ir spēcīga. Spēcīga. Viņa ir sveika princese. Trixī! Jūs pazīstat vienu otru? Tā varētu teikt. Mums ir bijušas nesaprašanās. Galvenais ir tas, ka krēsla man deva otro iespēju, un es to tiešām novērtēju. Ko tu darīji ponijvilā? Lieliskā un varenā Trixija ir ieradusies, lai uzstātos ar savu jauno ilūziju šovu. Es to saucu par necilās un nožēlas pilnās Trixijas ekvestrijas atvainošanās tūri. Diezgan garš nosaukums. Es vēl pie tā piestrādāšu. Zvaigžņu gaisma, vai varam parunāt? Šeit? Es zinu, ka teicu, lai tu sadraudzējies ar jebkuru poniju, bet ar Trixijas pagātni un tava pagātni es neesmu pārliecināta, ka viņa būtu piemērotākā pirmā draudzene. Bet, lai ko arī viņa izdarīja, tu taču viņai piedevi, vai ne? Protams, bet viņa nebija visjaukākais ponijs. Tu teici, ka varu sadraudzēties ar jebkuru poniju, un es pieņēmu, ka tu man uzticies pašai izvēlēties tāpat, kā princese Celestija uzticējās tev. Tev ir taisnība. Es tev uzticos. Atgriezies laikus pirms vakariņām. Paldies, krēsla. Tu to nenožēlosi. Es tā ceru. Šis burju šovs būs lieliskākais, kādu ponijvile ir redzējusi. Visi poniji vienmēr saka, ka viņi tev dos otro iespēju, bet dziļi sirdī viņi nekad neaizmirst. Tieši par to jau es uztraucos. Kas ir noticis? Es dzirdēju, ko krēsla teica par mani, un viņai ir taisnība. Es nebiju pārāk jauka. Es sapratīšu, ja tu negribi ar mani draudzēties. Tu joko? Tu esi pirmais ponijs, kurš saprot, kā es jūtos. Vai tu proti glabāt noslēpumus? Kam tad ir domāti draugi? Lietas, ko es darīju? Es tās darīju, jo es biju skaudīga. Krēsla ir labākā pilnīgi visā, un es gribēju viņu pārspēt. Tavs noslēpums ir drošībā pie manis. Paldies. Gribi man palīdzēt izkrāmēt manus ratus? Es pavadu daudz laika ceļā ar ratiem, tāpēc tajos ir neliela nekārtība.
Varbūt es varu palīdzēt, man padodas lietu kārtošana. Maģiski rekvizīti, apstrādāti pūļi. Es tevi panākšu, man šķiet, ka kaut kas ir ieķēries manā nagā. Labi, rēti ir tepat aiz stūra. Kā sokas ar tavu jauno draugu? Lieliski, paldies, ka jautāji pilnīgi normālā veidā. Jo, ja kaut kas neizdodas, es varu tevi iepazīstināt ar savu draugu. Prieks iepazīties. Nē, tu vari nākt ārā. Tev patīk mūzika, vai ne? DJs Pontrijs būtu ideāls draugs šī vakara neiedomājami svarīgajām vakariņām ar Celestiju, ja tu pārdomā. Tātad, Pilī, kad tu teici, ka man uzticies, tu patiesībā domāji, es tev neusticos. Kurš vairs atceras, ko kurš teica? Es neko neatceros. Tu atceries? Zvaigžņu gaisma, es tikai par tevi uztraucos. Es to novērtēju, bet tu kļūdies par Triksiju. Viņa ir tāda pati kā es. Mums ir īsta saikne. Tieši no tā es arī baidos. Kā būtu ar viņu? Lūdzu, krēsla. Es zinu, ka tu centies palīdzēt, bet man pašai ir jāatrod draugi, ja es gribu kļūt par labāku poniju. Bet tu tiešām domā, ka Triksija var tev palīdzēt? Triksijai bija taisnība. Tu nedod viņai otro iespēju. Interesanti, ko tu domā par mani? Viņš būtu ideāls. Tu teici, ka krēsla visā ir par tevi labāka, bet tā nav taisnība. Tev labāk veicas ar maģiju. Tikai tad, kad man ir dvēseli, izsūcošs ļauns amulets, tāpēc es nedomāju, ka tas skaitās. Smieklīgs stāsts, negribu to atcerēties. Es domāju, maģiju skatavis, protams, lieliska. Jā, spēcīga, acīm redzami. Bet es nekad neesmu vislabākā. Lai arī cik lieliski un spēcīgi es būtu, es nekad nevaru izdarīt vienu triku. Mēneša šāviens Mantikora mutē. To ir paveicis tikai viens burvju mākslinieks, mans varonis, Nagīnī. Tev ir jāienirst izsalkoša Mantikora mutē. Pēc tam, kad Mantikors tevi sakošļā un norīt, tu maģiski izkāp no kastes otrā skatuves pusē. Pilnīgi vesels. Pilnīgi vesels. Tas izklausās ļoti bīstami. Es gribēju teikt vareni. Es zināju, ka ir iemesls, kāpēc tu man patīc. Es nezinu, kā viņš to paveica. Ja es to mēģinātu, tas Mantikors mani sakošļātu un norītu. Ne tad, ja tu varētu izmantot īstu maģiju. Nav nepieciešams to man atgādināt. Nē, es varu palīdzēt. Tu varētu sākt triku un tieši pirms sakošļāšanas es varētu izmantot maģiju, lai tevi izglābtu un nogādātu tevi melnajā kastē. Tas varētu izdoties. Bet ja tu kļūdītos, es būtu pagalam. Kad runa ir par maģiju, es nekļūdos. Varbūt es varētu būt tavs burvju šova palīgponijs. Mēs maģijas biznesā to saucam par asistentu, bet neviens ponijs nav man piedāvājis palīdzību. Es justos pagodināta. Tu varbūt tikko padarīji manu lielisko un spēcīgo burvju šovu vēl labāku, lai gan nedomāju, ka tas ir iespējams. Mēs viņu šovakar satrieksim. Es nevaru. Šovakar ir neiedomājami svarīgas vakariņas ar krēslu. Vai es drīkstu uz brīdi izgāzt savas dusmas? Kam tad ir domāti draugi? Pēc tam, kad krēsla teica, ka viņa man uzticas, ir pilnīgi skaidrs, ka viņa man neuzticas pietiekami daudz, lai ļautu man izvēlēties draugus. Tā laikam bija taisnība. Nekādu otro iespēju. Es gribētu teikt, ka es esmu pārsteigta. Par laimi princesei krēslai. Man šovakar ir mans burvju šovs. Es pilnīgi saprotu, ja tev obligāti ir jābūt tajās vakariņās. Es tikai ceru, ka atradīšu veidu, kā izdzīvot mēneša šāvienu Mantikora mutē bez savas jaunās asistentes. Zvaigžņu gaismai vajadzētu būt klāt kuru katru brīdi. Kuru katru brīdi. Es varētu visus iepazīstināt.
Mūsu draudzības stundas sokas ļoti labi. Viņa sadraudzējās ar 3 ponijiem. Viņa lieliski prot izvēlēties draugus. Nezinu, kur viņa to ir tik labi apguvusi. Zvaigžņu gaisma? Man likās, ka tu teici ceļa plaisa. Kas šeit notiek? Es esmu izsalkusi, un mans daguns ir pārāk spalvains. Kāpēc tu atkal esi tik smieklīgs? Atvainojiet, es pārbaudīšu virtuvi. Varbūt viņa apmaldījās artīšokos. Zvaigžņu gaisma? Zvaigžņu gaisma? Vai kāds ir redzējis zvaigžņu gaismu? Es viņu meklēju. Triksija. Tātad šī ir necilās un nožēlas pilnās Triksijas ekvestrijas atvainošanās tūre. Tas nu gan ir mēles mežģis. Es vēl pie tā piestrādāšu. Šis būs lieliskākais vakars manā mūžā. Piedod mūsu mūžos. Es priecājos, ka mēs neesam tajās garlaicīgajās vakariņās. Tu nolēmi neierasties mūsu vakariņās. Man neko nesakot? Tu zini, ka šobrīd princese Celestija tevi gaida pie galda ar izcilu sudrablietu izvietojumu? Jā, bet tieši tāpēc es negribēju, lai tu draudzējies ar Triksiju. Tu joprojām man neusticies. Bet uzmini, nu, princese, tam vairs nav nozīmes, vai tu gribi man dot otro iespēju vai nē. Zvaigžņu gaismai bija jāizvēlas starp tevi un mani, un viņa izvēlējās mani. Tava skolniece izvēlējās mani. Es uzvarēju. Tu uzvarēji? Izklausās, ka tu ar mani sadraudzējies tikai tāpēc, lai pārspētu krēslu. Tieši tā. Pagaidi, es gribēju teikt, nē, es aizrāvos. Tu man patīc. Krēslas pārspēšana bija kā bonus. Tas neizklausījās labi, vai ne? Man vajadzēja to zināt. Neviens ponijs ponībilā negribēja ar mani draudzēties. Kāpēc, lai tu gribētu? Pagaidi, tas tā nav. Es esmu tava draudzene. Tu uzvarēji. Es ceru, ka tu esi laimīga. Izskatās, ka lieliskā un spēcīgā Triksija ir atgriezusies pie solo šova. Triksija? Tā arī ir vislabāk. Paldies, princese Krēsla, ka atbrīvojies no tā kaitinošā ponija, kura gribēja būt mans pirmais draugs. Es nemaz neesmu skumja. Es pilnīgi noteikti nejūtos tā, it kā mana sirds lūstu miljonos gabalu. Sanāciet! Nāciet uz nožēlojumās un vientuļās Triksijas visu lietu sabojāšanas nožēlas tūri. Es vēl piestrādāšu pie nosaukuma. Jūsu lielākās bailes ir piepildījušās. Poniju ēdošs mantikors. Jo šovakar lieliskā un spēcīgā Triksija veiks mēneša šāvienu mantikora mutē. Pietaupiet savus izsaucienus, kad es stāšos pretim nezvēra žokļiem un iznākšu no tās melnās kastes. Man bija šis triks jāveic kopā ar manu lielisko un spēcīgo asistenti, kas arī bija mana lieliskā un spēcīgā draudzene. Zvaigžņu gaisma? Kad es pirmo reizi ierados Ponīvillā, princese Celestija ļāva man pieņemt pašai savus lēmumus un pašai izvēlēties savus draugus. Man tev ir jāļauj darīt to pašu. Man nevajadzēja izvēlēties tavus draugus tavā vietā. Bet, ja nu Triksija tiešām tikai izmantoja mani, lai tev atrieptos, pēc tā, ko esmu redzējusi, viņa neizlikās. Bet tas nav atkarīgs no manis. Viss ir atkarīgs no tevis. Zvaigžņu gaisma, ja tu esi šeit, un ja tu joprojām gribi draudzēties, būsim lieliskas un spēcīgas kopā. Lūdzu. Skat! Lieliskā un spēcīgā Triksija! Un es
Es ar lepnumu vēlos jūs iepazīstināt ar manu lielisko un spēcīgo asistenti un manu labāko draudzeni - zvaigžņu gaismu. Triksi, ko tu gribi? Man nebija taisnība, piedod. Man ir jāatzīst. Es nekad nebūtu paveikusi to triku. Paldies, princese. Kā tu panāci, lai tavi mati tā izskatītos visu laiku? Tulkoja Krista Laura Sīle, lasīja Zana Aļēni, ierakstīts skaņu studijā Marana Productions.